Mēs sāksim ļoti neordināri šo dievkalpojumu. Man ir jāpaprasa Aivaram vai kāds, kurš var nodot ziņu, vai kuram ir, man vajag baltu lapu, un man vajag melnu vai brūnu zīmulīti, 2 zīmulīšus, zilā un melnā krāsā un 1 baltu lapu. Un šodien mums būs ļoti interesanta tēma ar mācītājas svētību. Tēmas nosaukums ir Kādā valodā runāja Jēzus Kristus. Kurš zina, kādā valodā runāja Jēzus? Svētā gara valodā. Ir aramiešu variants. Kādas citas versijas? Sirds valodā. Nu tā, es jau varēju zināt, ka jums būs atbildes, un līdz ar to mēs šo dievkalpojumu varam slēgt. Jūs visu zinat. Jūs visu zinat. Tā, šeit ir tā. Man ir iedots papīrs, un tā, man vēl vajadzēs šķēres. Man ir vajadzīgs, kurš ir tāds māksliniecisks, kurš kaut ko no augiem saprot, ir dzirdējis. Mārutiņa. Mārutiņa, tev būs uzdevums, bet tu tā lēnām uzzīmē īzopu, tāds augs. Kurš? Jā, ir iespēja īzops. Īzops. Jā, tā. Šķērs es paturēšu pie sevis. Tā, un neatkarīgi no tā, kas notiek paralēli Latvijā un saistībā ar jauno Bībeles tulkojumu, Dievs manā sirdī, neatkarīgi no manis, ielika vēlmi studēt un lasīt Bībeli grieķu valodā. Un es jau biju pasūtījis no ārzemēm tieši grieķu valodā ar paralēlu tekstu angļu valodā. Un vienkārši es baudu šo valodu. Var teikt, ka es ieelpoju 1. gadsimta to atmosfēru. Kad tu izbaudi, kā runāja apustuļi, kā viņi to pierakstīja. Un tas ir tik ļoti, ļoti interesanti, un mēģināšu ar jums padalīties ar pāris atziņām. Tātad šobrīd tas ir tāds problēma jautājums, aktuāls jautājums par Bībeli, par Bībeles autoritāti, manuskriptiem, tulkojumiem, un notiek tāda Bībeles teksta tāda apzināta vai neapzināta tāda apšaubīšana, ja, ka mēs jūtam un redzam, ka jaunajos tulkumos pāris panti vienkārši kaut kā pazūd. Vairs nav iekaviņās, bet vienkārši nav. Un tad piedāvāšu jums manā lekcijā arī kā sekulāro valodu pētniecību nedaudz un kāds saistībā ar Bībeles autoritāti. Tad paskatīsimies pa veco derību un kā tur atklājās dažādas valodas. Un arī, protams, kā tēmas nosaukums arī pieskarsimies jaunai derībai, kā multikulturālai videi, kur vienlaikus 1. gadsimtā Palestīnā bija cilvēki runāja un rakstīja vairākās valodās. Es pabeidzu Latvijas teoloģijas universitāti un bakalauru darbu aizstāvēju ar tēmu Bībeles verbālā inspirācija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad es pētīju, vai Bībele ir Dieva vārds, un kad Bībeles verbālā inspirācija nozīmē, ka katrs vārds, katrs teikums, katrs notikums mums Bībelē ir dots caur svētā gara vadību rakstītājiem, un tas ir nācis no Dieva. Un tajā laikā, tad, kad es
aizstāvēju šo darbu, tad manā komisijā, kas mani vērtēja, bija slaveni Latvijas teologi Juris Cālītis, Leons Taivāns, un es ar 7. viņu nobeidzu. Tā ir laba atzīme liberālā teoloģijā. Tā ir laba aizstāvēt tādu viedokli. Katrs vārds, kas mums ir Bībelē, tas ir no Dieva. Protams, ka es tur šajā tekstā neanalizēju ordinālos, kā tas attiecās uz ordināliem tekstiem, bet vairāk tā kā uz manuskriptiem un kopijām. Un nobeigumā es šī darba rakstu tā. Ja autoram prasītu, ko nozīmē Bībeles verbālā inspirācija, tad viņš droši vien atbildētu tā. Bībeles verbālā inspirācija norāda, ka Bībeli ir uzrakstīts Dieva vārds, kas ļauj mums pieņemt citu tēzi, proti, ka Dievs ir izvēlējies uzrunāt mūs caur šo tekstu šādā un ne savādākā veidā, un tieši ar šiem vārdiem un ne savādākiem. Tātad katram vārdam, katram teikumam Bībelē ir ļoti liela nozīme, jo tie ir nākuši no Dieva. Šeit mani mīļie pasniedzēja Latvijas universitātē, kas man valodas pasniedza. Jānis Sīkstuls, ebreju valodu pasniedz unikāls. Tad, kad viņš ienāca ar savu harizmu, ar savu to prieku, viņš bija eksperts ebreju valodā. Kā viņš mums to mācīja izrunāt un iemīlēt ebreju valodu. Paldies par to Dievam. Jānis Plaudis, Miris ir pasniedzējis. Miris, jā. Un universitāte bija lielās skumjās par to. Jānis Plaudis, tāds viņš bija tajā laikā, tagad jau viņš ir nedaudz pamainījies, bet arī dzīvelīgs, arī ar tādu uguni ienāca un viņam mācīja visas tās gramatiskās lietas un es esmu Dievam pateicīgs, ka viņš arī mācīja iemīlināt tajā jaunajā derībā un tad Dainis Zepes pie šī pasniedzējas mācījos latīņu valodu. Un viņš pēc tam mums ceļi arī vēl nedaudz krustojās, kad viņam bija tāds pulciņš starp zinātniekiem, un viņi tur runāja par to, kā ticība var būt savienojama ar zinātni, un es gāju tur un pie tajā pulciņā iekšā un piedāvāju savu skatījumu, ka Jēzus visu radījis. Tā kā mēs to pasniedzēju vēl vairāk sadarbojamies, tad vēl gribu atzīmēt, mans pasniedzējs vācu valodā bija Miervaldis Vanaks, bijušā arhibīskapa Jāņa Vanaga tētis. Jāņa tētis un tā man te ir ļoti daudz grāmatiņas, bet un viņš viņš bija ticības cilvēks. Ticības mēs tur iegājām. Un šie visi pasniedzēji bija, teiksim, doktrīna jautājumos neitrāli. Viņi mums nemācīja doktrīnas, viņi mācīja savu priekšmetu. Iemīlēties tajā, kas viņiem pašiem patīk un padodās. Bet Miervalds Vanaks, viņš tomēr mūs vēl kaut kur ievadīja. Un viņš mūs ievadīja tādos, caur vācu tekstos, pie tiem teologiem un pie tiem, kas mīl Jēzu, kas mīl Bībeli. Viens no tiem, ko es caur viņu atklāju, bija tāds Roberts Diks Vilsons, kas zināja 45 valodas. Viņš speciāli mācījās mūsu gadsimta sākumā šīs valodas, senebreju, vairāk uz veco derību, viņš bija speciāls vecajā derībā, lai atspēkot visu kritiķu, visu neticīgo šos mucīgos argumentus par Bībeles uzticamību, un Miervalds Vanaks vienkārši mūs ar vācu tekstiem veda pie tiem ticīgajiem zinātniekiem. Paldies pasniedzējiem un arī, ka viņš ticīgu dēlu izaudzināja. Grieķu valodas arī ir bijušas aktuālas arī ārpus teoloģijas, piemēram, Apsīšu Jēkabs. Mēs zinām, ka viņš ir bijis viens no ticīgākajiem, kristīgākajiem cilvēkiem Latvijas vēsturē. Viņš nelocījās ne tad, kad bija Krievu kundzība, ne tad, kad Bermonts ar savu armiju nāca un gribēja visu vāciskot. Viņš vienmēr palika kristīgs. Un viņš savas dzīves beigās vēl vairāk gribēja iepazīt Bībeli, viņš speciāli mācījās grieķu valodu.
grieķu valodu. Viņš gāja tur uz grāmatnīcām un reizēm viņam naudiņa pietrūka priekš jauna tulkojuma, tad viņš tā nožēlāt to visu teica. Bet tas ir atzīmēts, jā, ka viņš ļoti mīlēja Bībeli un gribēja vēl padziļinātāk studēt. Viljams Fetlers arī viens no labākajiem mācītājiem Latvijas vēsturē, kas speciāli arī brauc uz Angliju studēt latīņu valodu, grieķu valodu, senebreju valodu. Jā, un tikpat, cik viņam bērni, jā? Jā, cik viņam bērni. Ļoti daudz bija, jā. Un savā autobiogrāfijā, ko Viljams Fetlers uzraksta, un es šogad biju Durbē, tas ir Tukums. Un man likās, ka Durbe un Tukums tā tikai Raiņa pilsēta. Bet izrādās, ka tā ir vieta, kur Viljams Fetlers auga un kristījās, un kur viņus ar akmeņiem nomētāja, ka tas ir viņa apvidus. Un viņš savā grāmatā min, latviešu valodā vārds kristība ir pavisam nepareizi iztulkots no grieķu valodas, kurā jaunā derība sarakstīta. Latviešu valodā vārds kristība, kā to katrs var redzēt, ir atvesināts no vārda krusts, tāpēc tautā kristības bieži vien sauktas par krustībām un vārda kristīt vietā lieto krustīt. Vācu valodā kristība ir tulkot kā taufe, kas celsies no vārda taufen, gremdēt, pagremdēt, tas saskan ar pamatteksta grieķu valodas vārda baptismus nozīmi. Vārds baptismus nozīmē gremdēšanu, pagremdēšanu. Nekādā ziņā vārds baptismus nenozīmē apslacīšanu. Vārds baptismus pieprasa, lai priekšmets vai persona būtu pilnībā apklāta ar ūdeni, tāpēc arī Jāņa evaņģēlijā 3:22-23 ir teikts, ka Jēzu tur kristīja pilnībā. Mācītājs, ja viņš studē grieķu valodu un pasaka, ka kaut kas ir nepareizi pārtulkots, ja, un līdz ar to nepareizi saprasts daudzās baznīcās, tad grieķu valodas zināšanas mums daudz kur var palīdzēt. Ja, ka mēs zinām vairāk kā tikai vienu tikumu. Un trešais ir Ādams Mačulāns, arī ticīgs cilvēks, ļoti ticīgs, un viņš savā laikā viņš bija luterāņu arhibīskapa Kārļa Irbes tāds labā roka, un viņš turēja to teoloģiju un to pedagoģiju, un arī viņš bija direktors institūtā un ģimnāzijā, tā kā konservatīvajā un tajā virzienā. Lai neienāktu nekas liberāls, lai neienāktu nekas tāds moderns, kas ir pretēji Bībelē. Viņš zināja grieķu valodu speciālists, viņš piedalījās tulkojumā. Arī tad bija arī pie latviešu tulkojuma, kas iznāca jau vēlākajos gados, kad 67. kad bija pie pamatiem tādi ticīgi cilvēki, kas no sirds gribēja kalpot Dievam, lai mēs latvieši zinām, no to Bībeli pazīstam tādu, kāda viņa ir. Es jums visiem iesaku noskatīties Kristīgā radio tādu raidījumu, kuru vada Tālvalds Talbergs, kur viņš intervēja Mildu Kampi, lingviste, kas ir teoloģe, evaņģēlista, dzejniece. Jo mums nav tādu latviešu tautā daudz tādu lingvistismā vai valodniecībā tādu ekspertu, kas būtu reizē kristieši un iestātos par Bībeli un saprastu Bībeli, aizstāvētu Bībeli. Es jums ieteiktu šo noskatīties, un viņi tur runā, kad jaunajā tulkojumā, kas iznāca pagājušajā gadā. Jēzus, kad ļoti Dieva dēls un Svētais Gars, ļoti daudz, kas ar mazo burtu, un kas tā kā daudz ko liecina par tulkotāju ētiku un attieksmi pret dzīvo Dievu. Un baptistu teoloģijas doktors, kurš šo tēmai arī pievērsās un zina par šī jaunā 2024. tulkojuma problēmām, viņš saka, ka, protams, ne jau burtu lielums ir izšķirošais, tomēr tas raksturo mūsu sirdis un parāda mūsu attieksmi pret teksta autoru. Vārds maestro aiz cieņas pret cilvēku mēs bieži rakstām ar lielo sākumburtu, kādi pat ar visiem lielajiem burtiem, bet Dieva dēls ar mazo. Tas tikai parāda, ka pret
Dieva dēlu mēs īpašu cieņu neizjūtam, ka Dieva svētums nemodina mūsos bību, pret viņu kristietim vairs nav svēta ne Bībele, ne Dievs. Ir tādi uzskati. Ja? Var kāds, protams, savādāk domāt, bet es arī piekrītu, ka tu atver Dievu vārdu, saproti, kurš ir autors tam vārdam, un kas vispār ir Jēzus un Dievs, kad aiz cieņas pret viņu tas būtu jāraksta lielo burtu. Ja mēs paskatāmies sekulāro pētniecību Latvijā, tad, protams, pirmie valodnieki, kā Mancelis, Fīrekers, un mēs varam arī Gliku pieminēt, ka viņi bija ļoti ticīgi un viņi deva ļoti lielu ieguldījumu, lai mēs latvieši mācētu un varētu lasīt Bībeli latviešu valodā. Bet ja mēs skatāmies uz šiem valodniekiem, droši vien atpazīstat kaut kādus uzvārdus. Blese, Mīlenbachs, Šmits, Karulis un Kļaviņa, un tur var turpināt, ja, Enzelins un tā tālāk. Viņi bija eksperti, un viņi bija docenti universitātē, un viņi arī bija kā ierēģi valodas tajā departamentā, institūcijā. Un viņi, lasot Bībeli, viņi nenoticēja tekstam. Ja, viņi, ka pētīja, īpaši uzdeva to pašu jautājumu, ko es šodien uzdodu, kā Jēzus runāja, kā valodas sākās, no kurienes celās valodu dažādība. Atnākot pie Bībeles teksta, viņi teica, ka tas viss ir mīts, ka viss tas ir nepareizi. Un tad visu mūsu gandrīz valodnieku to tēzi un viņu ticību var aprakstīt ar Antona Brēdeka vārdiem, kas arī runāja par valodu. Viņš saka, vienu no vecākajiem Bībeles izcelšanās skaidrojumiem, kas atspoguļo sava laika maldīgos uzskatus par dabu un cilvēku sabiedrību, atrodam Bībeles pirmajā daļā vecajā derībā. Viņi uzskata, tas, kas Bībelē rakstīts par valodu, kā valoda iesākās, kā valodas dažādojas, tas ir mīts. Mēs labāk uzticēsimies Darvinam, ja? Evolūcijas teorijām, un tad tur panesās daudzas, paldies, meitiņ, daudzas, jā, tas ir Īzops, un mēs pie viņa nedaudz vēlāk atgriezīsimies. Paldies, Marutiņ. Bet, protams, viņi kaut kādām lietām Bībelē tomēr piekrita. Nav tā, ka viņi uzskatīja, ka viss tur ir ļoti slikts, bet tā ir mūsu problēma Latvijas universitātē šobrīd. Šobrīd jau nekas nav mainījies. Nav mums to speciālistu šī jomā, kas pētot vai salīdzinot dažādas valodas vai vispār, jā, kad pateiktu, kad valoda, kad cilvēks vai valoda, ka tas ir tā, kā tas Bībelē ir aprakstīts. Mums Latvijas universitātē nav tādu. Ja viņi ir klusāki par pašām mazākajām pelītēm. Tā ir mūsu problēma, jā, ka Latvijas universitātē un arī teoloģijas fakultātē trūkst zinātnieku, kas mīl un tic Dievu vārdam. Ejam tālāk. Mums kā parastiem kristiešiem mums pietiktu, ir tādas 3 varianti versijas, kā atbildēt vai kā saprast, kā tad ir valoda vai valodas aizsākušās. Ja jau mums sekulārie tie eksperti priekš mūsu ticības nedod to vajadzīgo atbildi un ieved mūsu maldos. Viens ir to, ka mēs lasam Bībeli. Tas ir viens variants, un ar to pietiek. To atver Genesis 1. Mūzes 10. un 11. nodaļu, un tur ir rakstīts, kad pirmajā nodaļā, kad Dievs radīja Ādamu jau runājošu, ja, 10. nodaļā Bībelē rakstīts, kad Dievs padabiskā veidā darīja tā, kad ir dažādas valodas. Un tev ar to, principā, tev pietiek, un tavas ticības stāv stipra un nesatricinām, tāpēc, ka tā tas arī ir. Bet ja gribās tomēr, teiksim, tas prāts pieprasa, un tu esi tā radīts, ka tev vajag to ticību, teiksim, fundamentu noklāt vēl ar tādiem skaistiem ziediņiem, labi, tad tu vari paņemt kristīgo zinātnieku. Viens no tiem ir Stuarts Burges.
Es, ka biju Vācijā, Anglijā arī iegādājos viņa grāmatiņu. Zinātnieks, viņš ir tas, kas satelītiem, kas te lido mums visapkārt, viņš ir dizainējis dažādas tehnoloģijas, tur saules paneļus. Viņš ir ļoti liela speciālists šajā jomā, kad viņš spēj saskatīt Dieva radībā dizainu un to projektē tehnoloģijās. Viņš ir, ja, Stjuarts Burgess. Un viņš šī grāmatā apraksta par valodu kā valodas ir aizsākušās un kā par to domāt. Un viņš skaidro arī no tādas pozīcijas, ka vienkārši mēs uz sevi varam paskatīties kā uz Dieva radītiem, ka mēs esam radīti komunikācijai, kad mūsu smadzenes, ka mūsu lūpas, ka mūsu balsene, ka mūsu tie vokālās tās krokas, jeb balsu saites, ka viņas ir radītas, lai mēs runātu cilvēki. Un ka mēs varam izdot 50 dažādas skaņas, un kad ir vairāk kā 5000 valodas šajā pasaulē, un kad kā cilvēks, kā tāds, ka tu esi radīts komunicēt, un kad mums pat smadzenēs, īpaši tā kreisajā puslodē, ir kas atbild par valodu, ka mēs varam runāt, ka mūsu valoda var attīstīties. Ja, visi zinātnieki to ir ieraudzījuši, ka ir tāds Broka apgabals smadzenēs, kurš ir dzirdējis. Kurš speciāli ir tam Dievs ir tā radījis, izveidojis, kurš atbild tieši par valodu un par to, lai tā valoda attīstītos, lai mēs spētu labāk un vairāk runāt. Un pēc tam smadzenes nodod informāciju, jeb signālus muskuļiem, kas atrodas mēlē, kas atrodas balsenē, kas atrodas kurvju krūtī, lai mēs pie kaut kādām nepieciešamām skaņām, tad varētu arī izdvest tās. Ja, tas ir mehānisms, kas ir nācis no radītāja. Viss, kā mēs esam radīti, lai mēs runātu. Ja, valoda nav pati attīstījusies no kaut kā. Tas ir viens variants, ka tu vienkārši skaties uz cilvēku, ka viss tev ir dots no radītāja. Tu esi visas tās funkcijas, viņš ir ieprogrammējis iekšā, lai viss darbotos. Bišķiņ savādāks skatījums ir Werneram Gitam, unikāls zinātnieks no Vācijas. Tad, kad es studēju teoloģijā un arī savā grāmatā, es pieminu viņu pirmajā lapus pusē, viņš Vācijā bija Informātikas un tehnoloģijas institūta direktors vairākus gadus. Ļoti tāda speciālists informātikā un kā šī sistēma, cik viņa ir komplicēta. Un viņš apraksta to, ka no vēsturiski, kad nav pamatots, kad mēs cilvēki esam mūsu valodu aizguvuši no dzīvnieku pārņemtām skaņām. Nav tāda. Un viņš arī piemin savā grāmatā, kur viņš runā arī par valodu izcelšanos, kad fakts, jeb pieņēmums, kad valoda ir cēlusies pārdabiski, kā tas ir aprakstīts, pirmajā mūsu, ka neviens zinātnieks un neviens nav to apšaubījis, nav apšaubījis zinātniski. Nepierādīs, protams, tāpat kā Dievu mēs nevaram caur zinātni tā ņemt un pierādīt, ja? Bet neviens nav spējis 100% apšaubīt, ka valoda nevarēja celties pārdabiski. Un viņš saka, ka uz šīs zemes, teiksim, ir 5 tādas galvenās valodas, kurās runā ļoti daudz cilvēku, un viena no tām ir ļoti garšīgā auglī nosaukta. Jūs varētu pateikt, kāda ir Ķīnā valoda? Mandarīnu valoda. Jā. Un tad ir vēl hinduāņu, tas ir Indijā kādā runā valodā, tad vēl ir spēcīga krievu valoda, angļu valoda un spāņu valoda, 5 valodas. Un viņš savā grāmatā min arī pa bitēm. Protams, mēs cilvēki runājam ar komunikāciju. Kā bites runā? Ar dēju. Es jums šitā te nodejotu. Un tagad uzminiet, ko es jums pateicu. Ja? Bet tas ir, kā mēs gribam skatīties valodu. Ja mēs gribam padziļinātāk, mēs, protams, varam ņemt
kristīgos domātājus, zinātniekus, kas šo jautājumu ir pētījuši gadu desmitiem. Dažādi mēs varam skatīties šo jautājumu. Ejam tālāk. Tagad daži praktiski piemēri, kas mums atklājas, ka mēs lasām grieķu valodu. Ļoti interesantas detaļas vienkārši atklājas, ko tu neieraudzīsi, kad vienkārši lasi, tikai lai izlasītu. Tad apustuļu darbi. Tad tur rakstīt 16. nodaļā. Kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājs gars. Un zīlēdama tā atnesa saviem kungiem daudz peļņas. Zīlētājs gars, grieķu valodā ir pneuma pitonos, pitona gars. Tu iedomājies, Pāvils pirmo reizi atnāk uz Eiropu, evaņģēlijas atnāk uz Eiropu, Eiropā evaņģēlija sagaida pitona gars. Ja, tev skaidrs, ka tu lasot, un nebūtu eksperts, nebūdams eksperts, teiksim, demonoloģijā, varbūt nekad to arī neuzinās, ka tādi pitona gari. Ja tu zini ļauno garus, un tu zini kaut kāds tur Persijas erceņģelis, tur aizkavēja Mihēlu, ja, kaut kādu gradāciju tu saproti, bet tas grieķu teksts tev pavēr to dažādību, ka vēl ir pitona gars. Pāvils atnāk Filipos un sastop zīlētāji. Zīlētāji parasti koncentrējās, un viņi nāca, un bija tāda speciāla vieta Grieķijā Delfos. Bet Delfi agrāk tas pirmais nosaukums bija pitona vieta, mitoloģiskā pitona vieta, jo tur mitoloģiski pitons tika nogalināts, un šeit šī Delfos tā bija tāda koncentrācijas vieta, kur bija zilnieki, kur viņi pareģoja tur politiķiem un parastiem cilvēkiem par notikumiem, tādu zināšanu, uzkrāšanu vietu, un kaut kā gadījās, ka tā viena no meitenēm, vai kas tur kalpoja, kas bija apmācīta, viņa satikās ar Pāvilu Filipos. Un ja jūs zināt to sižetu, tad viņa tam Pāvilam dienas stāja blakus, un Pāvils sāka just, kad kaut kas viņam slaiku velkās un grib aptīties apkārt. Un Latvijas runājot, viņam jau bija šitik te tālu. Ja? Un, protams, viņš izzina to pitona garu. Es neesmu eksperts. Es tikai zinu to, ja pitons tevi kā upuri ir ieraudzījis, viņš tev aprīs un viņš tevi saspiedīs. Vienīgais, kas mūs spēj aizsargāt, tas ir Jēzus asins, ka mēs dzīvojam svēti. Tāpēc tu neesam eksperti, ja tu darbā vai mājās vai brīvajā laikā tu kaut ko dari, ja tev vienīgais, kas pasargās, ir svētais gars un Jēzus asins. Tas pitona gars, ja tu neesi aizsargāts, viņš tevi nožņauks lūkšanas, nožņauks kalpošanu, nožņauks tavu nākšanu uz draudzi. Viņš ir stiprāks par tevi, tas ir pitona gars. Ja? Nevienmēr droši vien te uzbrūk pitona gars, bet tu sazini, tu neesi eksperts. Ja? Kad viņš tev var caur kādu cilvēku arī atnākt pie tevis ļoti klāt. Pāvils zināja, tas gars, kas bija Pāvilā, bija spēcīgāks, un viņš uzvarēja to pitona garu. Tātad grieķu valodas studijas bišķiņ tev atklāja ainu apustuļu darbi. Nesen es pabeidzu lasīt grieķu valodā apustuļu darbus. Tur, es iesāku ar tādu, saka, kad atklāsmes grāmata ir sarakstīta tādā vēl skaistākā ebreju valodā, tad es baudu to. Sāku lasīt atklāsmes grāmatā, un atklāsmes grāmatā tur ir viens grieķu vārdiņš, ka viss notiks ātri. Jeb taksī. Ja? Taksī, ja? Tur mēs varam šito taksometru nāk daudz vārdiņu, tā kā nāk no grieķu valodas. Bet es tad, kad lasīju to grieķu valodā, to apustuļu darbus, tev tā grieķu valoda tev pazemina, tev tā kā tās kustības tu uzsēs šitāds, un tad tu gribi otru kāju celt. Kas tas pa vārdu? Nezinu tulkojumu. Tad tu skaties, to jau es zinu, atkal. Un tad tu tā ļoti lēnām ej. Un tev paiet stunda, kad tu nonāc jau pie otra vārdiņa. Jo tev gribās vēl pādzinātāk paskatīties, ko tas nozīmē un tā. Un es jums varu pateikt, tad, kad tu vienkārši, arī latviešu valodā mēs esam daudz kā pieraduši, un mēs baudam to, ka tas ir Dieva vārds un gaidām, ka Dievs mūs uzrunāt savu vārdu, bet Dievs mums var uzrunāt caur jebkuru vārdiņu. Un tur tiešām ir apakšā dimanti un pērles un
un skaistumi. Tad, kad tu nevienkārši, kādreiz droši vien, kad vajag pārskriet, un lai tu vairāk zinātu, un tev ir labs noskaņojums, bet kādreiz vajag apstāties un iegrimt tajos dziļumos, jo tur ir pērles pie katra notikuma. Tā, tagad jautājums jums. Ja mācītāji skatīsies šo dievkalpojumu, tad lai mācītāji zina, ka jūs esat zinoši draudze. 27. nodaļā parādās vārds sirte latviešu tulkojumā. Neskatāmies palīgo sirte. Kurš man pateiks, kas ir sirte? Viens variants. Vētra. Jā, ok, ejam tālāk, bet ļoti tuvu tas ir kaut kas ar geogrāfiju un parādībām saistīts lielums. Tagad jūs droši vien zināsiet uz visu atlikušo mūžu, kas ir sirte. Apustuļu darbi 27. nodaļā mums apraksta, kā Pāvils, viņš romiešu virsnieka Jūlija pavadībā apcietināts devās, lai stātos pretī Nēronam. Un tad, kad tu lasi ebreju valodā kādreiz, vai vienkārši tu gribi apstāties pie kaut kādiem vārdiem, tad tu apstājies pie vārdiem, teiksim, Aleksandrijas kuģis. Viņi brauc ar Aleksandrijas kuģi. Un ko tas nozīmē zināt Dieva vārdu, pētīt Dieva vārdu, saprast Dieva vārdu. Tas nozīmē, ka tu apstājies un tad tu vienkārši iztēlojies, kāds tas izskatījās Aleksandrijas kuģis. Tur taču bija tūkstošiem kuģi, un zināt, un papētīt, un ir kaut kādi eksponāti, kādi izskatījās romiešu kara kuģi. Šitādi kuģi nav saglabājušies, bet kara kuģi ir kaut kādi tie eksponāti. Un no 1. gadsimta, kas tajā laikā, un kā viņš izskatījās, un ka tur tiešām bija daudz labības, un ka tur bija tie 200 cilvēki un vergi vēl, un vienkārši tu vienkārši pa kuģiem vēl pastudēt. Un viņi brauca no Aleksandrijas, kad faraonu var jau vairs nebija jau cieņā, un tu saproti, kad viņi apgādāja Romu, ka tur Nērons gaidīja to labību, ka tirzniecība notika, un tu vienkārši domā par tiem tekstiem, kā tas izskatījās. Un sirte, to, ko Pāvils piemin, tā smiltis pie Āfrikas krastiem, tā ir tā ģeogrāfiski, viņi arī tā nosaucās sirte. Sirtes apgabali tur dažādi. Latviešu valodā ar mazo burtu, kāpēc, vismaz manā bībelē tur, bet viņi varētu tikpat labi ar lielo ielikt, tas ir tā ģeogrāfiski apgabali, un kur kuģi varēja uzskriet, viņu svētri jau zina, ja? Viņi ar uzskaitām smirtīm, un tur nāve ir, 100%. Un citi ģeogrāfi, kas apraksta to apvidu, viņi vēl saka, ka tur bija milzīgas čūskas. Ja? Labi, tu izglābtos, tu peldētu pūdeni, un tev nāk kaut kādi 3 reizes pitons. Ja? Ko tu izdarīji? Ja, un tad, kad tu zini šos apstākļus, tad tu saproti, ka tās bailes, par ko Pāvils tur runā. Un tā. Tālāk, 28. nodaļā, Pāvils min to, kad viņi izkāpa Maltā un pēc tam jau uz Itāliju devās, lai satiktu Nēronu. Un tad, kad tu lēnām, kaut vai latviešu valodā lasi to tekstu, tad tev satiekās tādi 2 vārdi, tribernas un apieforums. Ja? 2 vārdi, tādas pietura vietas. Tev tribernas, tev tribernas. Tas tūkojums ir. Labi, viņi var partūkot kā 3 krodziņi. 3. Tas ir 3, un bērnas, tas ir kaut kas no koka, ar koku saistīts. Bet tikpat labi, tas cits saka, ka tur bija viesnīcas, guļbūvu mājas, kur varēja ceļinieki atpūsties. Ja tāda atpūtas vieta, nesen šī vietā, tur, kur Pāvils bija pirms pāris gadiem, bija Cicerons. Ja? Esiet dzirdējuši, ja, filozofs. Viņš apraksta visu to. Nākošā vieta bija apieforums, ja? Dzīva vieta, ja, kur tirdziņš. Un tad, kad tu uzmanīgi lasi to tekstu, un kā daudzi pētnieki pamanījuši, ka šīs vietas 2, viņas bija vietas, kur Pāvils jau saņēma mierinājumu, kur atnāca no Romas, no tālās Romas, viņam pretī viņi zināja, kad Pāvilu vedīs pie Nēro, viņi atnāca mierināt Pāvilu.
mēs redzam visā atlikušajā Bībeles daļā, kad Pāvils visus mierina, visus stāviet ticībā, esiet stipri. Bet tad, kad tu uzmanīgi lasi 28 nodaļu, ka šīs tās vietas, kur jau atnāk cilvēki, kas varbūt viņi nekad vajagā nebija redzējuši, un viņi jau mierina. Un viņš tur saņēma drosmi šajās divās vietās. Apiet ceļš, ja? Tas ir apiet fórums mums pieminēts, un tas ir slavenais apiet ceļš Romā, ko vēl var šodien redzēt. Viņš bija garš, tas ir viens no milzīgākais projekts, tajā laikā Romiešu impērijā, ja, kurš vēl līdz šim laikam ir saglabājies. Un Pāvils par to gāja, ja, bet tās ainas, jeb tās sapratne, atklājās tad, ka tu nevis pavirši pie Bībeles pie tekstam, bet ka tu gribi izbaudīt to. Apsīšs Jēkabs gribēja vairāk izbaudīt, viņš sāka studēt grieķu valodā, ko tas nozīmē. Tulkojumi ir labi, bet es gribu sajust. Citi pētnieki, viņi ņem vēl vairākus tulkojumus. Viņi ņem vārnīcas, viņi ņem vēstures grāmatas, apraksta, ko ģeogrāfs, piemēram, Strabo, bija tāds Strabo ģeogrāfs, ko viņš teica par šīm vietām, viņi studē. Un viņi sāk saprast, jā, kā tas viss bija un cik viss tas ir dzīvs. Un ka mums Bībelē viss tas ir ietverts cik mazos teikumiņos, mums daudz kas nav pateikts. Ja? Šitiem te pa šitām te, kāpēc viņi baidījās droši vien, ka viņi teica Pāvilam, jā, tur tūkstošiem kuģi bija jau nogrimuši un nāvis. Un droši vien, ka viņi Pāvilam stāstīja, ka, mums arī tas pat draud. Pāvils teica, nē, draud, Dievs mums izglābs, nē, draud, jo tur to čūs kāpēda un tas kuģis tur nosīk, un tur mums tā sarunas iztrūks, bet iespējams, ka viņas bija. Jā, vienkārši, ka tu visu sajūti caur to, ka tu vairāk padziļinies. Šo slaidu es ieliku pateicoties Jānim. Šis slaids ir par to, vai Jēzus Kānās darīja alkoholisko vīnu. Jums interesē tas jautājums? Grieķu valodas studijas man personīgi ir ļoti, ļoti tam palīdzējušas izšķirties par to, ka Jēzus kāzās Kānā neradīja alkoholisko vīnu. Tad Kāna atrodas pie Galijas ezera netālu no tā, no Nāceretes nedaudz virs. Šeit, kur 9. punktiņš. Un tur notiek kāzas. Un tur rakstīts, kad sāksim to pašu dzērienu, ka tur bija 6 akmens krūzes. Un ja mēs pārvēršam tos lielumus mums pazīstamā valodā, tad mēs damojam 34 litri, reiz 3 vai 2 un reiz 6. Kurš var sareizināt, cik tur sanāk kopā aptuveni? Lēnī, te mums nav kurš teikties. Jā, Ivar, paldies. Aptuveni 500. Varētu, ja tur teiks, ka kādas bija 2 mēri, 3 mēri, ja tev ieliktu kaut kur pa divniekam ap 500. Tie, kas uzskata, ka Jēzus tur kaut ko alkohols skardīja 500 litrus. Tas ir krūtākā visas točkas Latvijā. Neviens dzērājs, neviens narkomāns, Jā, 6 trauki. Reiz 34 litri, tas ir 1 mērs, bet tur trauks sastāvēja no 2 tādi, vai 2 vai 3 mēri bija. Ja, tad tas bija vai 64 vai 90 aptuveni. Vienā traukā vai bija aptuveni 70 litri vai 90. Tur mums teiks, tā vai tā bija. Un reiz 6 vēl. Nekad Jēzus 500 neradīs 500 litrus alkoholu. Jūs, ar ko mēs domājam? Nākošais variants. Tad, kad galda uzraugs nobauda, un arī arheoloģiski 2016. gads, un citā laikā bija atklātas, kad blakus šī apvidū ir bijis darbnīca, kas tieši radījusi tos traukus. Jā, šeit viņš tur rokās mazākus traukus, bet šī visā apvidū ir atrast arī šādi trauki, kas atbilst šiem Kānas izmēriem.
Un raksturīgākais, kad tie trauki, viņi datējumi tiešām tikai ar 1. gadsimtu. Pēc tam pie romiešiem, tad, kad romieši jau vairāk iekaroja, un pavisam iekaroja to un nobracināja Jeruzalem, kad viņi vairs nav atrodami. Tas, principā, tikai uz Jēzus laika, tie bija šajā reģionā aktuāli. Un tad, kad galda uzraugs nobauda vīnu, to te ūdeni, kas ir pārvērsts citā dzērienā, viņš saka grieķu valodā kalas oinus. Tātad tas vērtējums, kas tas ir par dzērienu, nāk no speciālista, no uzrauga. Gliks to pārtulko kā barību, uzraugs vienalga. Uzraugs, kurš nobaudīja, un viņš dod kalus oinus. Un tad, kad mēs atšķiram 1. gadsimta tos vēsturniekus un citus cilvēkus, kas piemin šo jēdzienu, tad tas vienmēr ir bijusi laba vīnogu sula. Oinus, viņš var nozīmēt alkoholisku vīnu, bet viņš ļoti bieži var arī nozīmēt parastu vīnogu sulu. Un kalus, oinus, tas ir labs, tas ir kaut kas labs kalus. Kakos, kaut kas slikts. Kakos, ja? Jūs tagad zināt grieķu valodu, kakos slikts? Jā, kakos slikts kaut kas. Kalus, tas ir kaut kas tas ir prātam kaut kas labs, un Jēzus radīja dzērienu, kas ir prātam labs, kas ir labvēlīgs. Un viņš radīja, tas pareizākais tulkojums būtu, Jēzus radīja labu vīnogu sulu. Kaut kur ļoti atsevišķos tulkojumos tas parādās. Ja mūsu tulkotāji, kas radīja Bībeli 2024. gadā, gribēja tiešām kaut ko oriģinālu un patiesu un gudru un paliekošu un dievbijīgu atstāt un iztulkot, viņi varēja tikai šito pantu iztulkot. Noņemt vīnu un atstāt labu vīnogu sulu. Tāds ir mūsu Jēzus. Vēl šī otrā nodaļa, vispār tur ne par alkoholu, ne par vīnogu sulu. Tas ir atšķirīgs. Pats sižets ir par Paskā. Tad es sākšu to, kad tas notikums beidzās, kāzas, un nākošie panti saka, ka tuvojās Paskā. Un ik viens rabīns, Jēzus bija mācītājs rabīns saviem mācekļiem, un viņš mācīja savus mācekļus par pirmo Pasku. Ik viens rabīns tajā laikā, pirms Paska tuvojās, viņš savus mācekļus mācīja par pirmo Pasku. Kā pirmā Paska notika? Pirmā Paska notika Ēģiptē, kur ūdens, akmens traukos un visos ūdeņos pārvērtās asinīs. Tātad Jēzus bija tik unikāls skolotājs, rabijs, kas radoši, mākslinieciski mācīja savus mācekļus par to, kas notika tur. Otrs, tad, kad Jēzus mamma pateica, viņiem trūkst vīna, Jēzus teica, mana stunda vēl nav pienākusi. Kāpēc? Tu taču varēsi savādāk atbildt, jā, mīļo mamiņu, kad pārskatīšos vai aiziesim uz veikalu, viņš sāk runāt par Pasku. Mana stunda vēl nav pienākusi. Tad 3 Paskā Jēzus saka, kad mēs es jūs mācu par Pasku, tas ir viens, es jums rādu, kā tas notika. Ja, kā ūdens, vīnogu sula viņa sarkana, kā ūdens pārvērtās sarkanā šķidrumā. Otrs, tuvojās Paska, un Jēzus saka, kādreiz jau būs 3. Paska, bet kad es izliešu savas asinis, bet viņa vēl nav pienākusi. Tas stāsts viss 2. nodaļā ir par Jēzu pašu, par Pasku. Un tas ir tas, ko tu vari iegūt tikai tad, kad tu lēnām studē Dieva vārdu un saproti arī to grieķu valodas tos vārdiņus. Tā, ejam tālāk. Tad ejam pie valodām. Tas bija maziņš ievadiņš. Tagad ātri pārskatīsim vecās derības valodām pāri. Tātad, kā iesākās valodas? Jūs zināt, ka valodas iesākās Ēdenes dārzā. Un arī tas mans pieminētais Werners Gets, viņš saka, varbūt arī, ka Dievs iedeva
Ādamam spēju ne tikai runāt pārdabiski, bet arī viņš mācīja arī rakstīt pārdabiski. Iespējams, mēs nezinām. Tātad Noasa šķirsts apstājās pie Noasa kalna aptuveni, pie Ararata kalna aptuveni 2400. Gadā pirms mūsu ēras. Tas ir Mazoretu variantā, Septuagintas variantā, tas ir grieķu valodā, tur nedaudz cita chronoloģija, tur sanāk pirms 3000, bet es pieturēšos pie šīs tradicionālās. Tad pēc kaut kāda laika viņi visi nonāk austrumu zemē. Un mēs lasām interesantu lietu, kā par vienu tādu vardarbīgu cilvēku 10. nodaļā. Kas tas bija? Viņš bija varens mednieks. Nimrods. Viņš nav tā, varens mednieks jau tāpēc, ka viņš mācēja uz tirnām šaut vai zaķus nometīt. Visdrīzāk viņš orientējās uz lielākiem dzīvniekiem, bet vistiešāk viņš orientējās uz cilvēkiem. Viņš bija pirmais tirāns, kas radās uzreiz pēc Noasa plūdiem, vēl, protams, tur Noasa dēli un mazdēli bija dzīvi, bet, tirāns, jā, nāca, tas naids pret Dievu turpinājās, un viņš ieņēma vienu pilsētu pēc otras, un viņš nodibināja vienu impēriju, ko sauc par Akadijas impēriju. Un šeit jūs attēlā viņš ieņēma vienu pēc otras, nogalināja cilvēku, šeit bija šumēru kultūra, bet Akadas impērija, viņa ieņēma, teiksim, to galveno lomu, viņš ir, daudz pētnieki saka, ka tieši viņa ietekmē un Genesis 11 nodaļa, viņa iet tā kā paralēli ar to 10. Viņa skaidro bieži vien to 10. nodaļu, kā tur viss atzarojās, ka viņš tieši arī uzbūvēja to zikurātu, ja, kas bija veltīts sātanam, ļauniem gariem, un tas ir saglabājies. Tāda vietiņa kā Borsipa. Tā ir viena no versijām, ka tas varētu būt arī bijušais Bābels tornis un arī Nebukadnecars tur vēl savā laikā vēl viņu piepušoja ar dārziem. Tā ir viena versija, viņa neatrodās tālu no Bābeles, bet tādi 30 bija uzcelti zikurāti. Zikurātu. Līdzīgs tā kā Ēģiptē viņi ceļa piramīdas, līdzīgs kaut kas piramīdai. Zikurāts, pakāpienu veida tā kā templis celtne. Un tālāk mēs arī 10. nodaļā lasām, ka bija tāds pēcnācējs nosam Ebers. Ebers, ja? No ebreji arī sākās tas ebreju teiksim, tautas izveidošanās, ja, tajā laikā. Vēl Nimrods vēl bija, un tālāk ir Tēra un Abrahams. Abrahams jau nosauks mums par ebreju. Abrahams mums nosauks par ebreju, un šis ir tas laiks, kad šī Bābeles tornī Dievs sajauc valodas. Tas notiek ap 2000, 200 aptuveni gadu. Ja? Tad, kamēr viņi te nonāca, Dievs sajauc valodas un radās dažādas valodas. Kāda bija pirmā valoda, ja pirmatnējā valoda, kādā runāja Ādams, kādā runāja Ēnoks, to tiešām ļoti grūti pateikt. Bet tad, kad Dievs sajaucās valodas, tie cilvēki, viņi sāka izplatīties no tā reģiona. Mēs zinām, kad latvieši sāka parādīties Latvijā. Tas ir tas laiks, palasiet, tas ir ap 2100, kas sāk parādīties kaut kas arheoloģiski taustāms mūsu Latvijā. Tas nozīmē, ka ap šo laiku visi sāk kaut kur izceļot. Un ir atrastas ap 2100 gadu arī Eblā, bija tāda Eblas karaļvalsts,
bibliotēka ar vairākiem 1000 mālu plāksnīšu. Un šīs uz plāksnītēm tika ķīlrakstā rakstīts un ar piktogrammām. Un jāsaka, ka tas bija trijās valodās rakstīts. Akadiešu, šumēru un ebliešu. Citi domā, ka ebliešu valoda ir tā senākā. Viņas ir sumītu valodas, semītu un ļoti radnieciskas ebreju valodai. Un tad, kad mēs atveram vaļā ebrejiem, tā, pēc maniem datiem, atversim 1923. nodaļu. Ļoti. Esiet ļoti uzmanīgi. 1923. nodaļa. Sīrija, Irāka, tā, jā. Irāka, jā. Tā, kurš ir atradis Ieba vēstuli, labi, es arī 19. nodaļa, 23. pants un 24. Skatieties, kā tur aprakstīts. Kaut manas runas tiktu uzrakstītas rakstos, kaut tās taptu izīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzels irbuli tiktu iegrabti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Iebs dzīvoja tajā pašā laikā kā apmēram Abrahams. Ja? Un tiešām viņš raksta, ka viņam nebija tādu pilspalvu. Viņi tiešām ar kaut kādiem irbuliem, ar kaut kādas asiem kaulas gabaliem, viņi tajos māla plāksnītēs arī veidoja tos pierakstus. Un arī Iebs, tāpat kā tiek tās grāmatas, vai kas māla plāksnītes, kas tika uzglabāts šajā bibliotekā, līdzīgi arī Iebs pierakstīja sākotnēji savu grāmatu. Jā, tātad ar kaut kādiem irbulīšiem un apmēram tas tā izskatījās, bet droši vien, ka Iebam jau tuvāk jau bija pie ebreju valodas tās visas tā gramatika. Tad kad Abrahams, mēs zinām, ka viņš ceļoja, ja? Dievs lika viņam ceļot. Tad, kad Abrahams ceļoja, šeit jau Kanānā jau bija iedzīvotāji. Šeit jau bija nostiprinājusies kanāniešu valoda, ebreju valoda, bet Abrahams pats runāja akadiešu valodā. Ja, un viņš pakāpeniski pāriet uz šejieni, tad arī viņš sasapās ar ebrejiem un sāk runāt ebreju valodā. Pēc tam Akadas impērija tur nomainīja babilonieši ar Hamurapi. Un sākās aramiešu valodas laiks. Tajā apvidū, šī apvidū. Šeit vēl ebreju valoda pie Abrahāma, tad, kad Abrahāms, Mozus, bet šeit jau visu šito te Akadas lielo impēriju, kur vadīja Nimrods, uzvarēja Hamurapi, un šeit sākās aramiešu valoda. Tad ejam tālāk. Tad, kad bija Mozus, jā, un Dāvids, viņi runāja ebreju valodā, bet tad, kad mēs lasām jau notikumus jau vēlāk, ap 1700. gadu, tad kaut vai 2. ķēniņa 18. nodaļā, tad mēs lasām, kā asīriešu impērija viņa gribēja ieņemt arī Jūdu, kur bija ķēniņš Hiskija, un tad Rapšaks, kas bija Asīrijas ķēniņa, tāds viens no karavadoņiem, viņš runāja ar Izrēlu viņu valodā. Viņu valodā ātri atšķirsim, ļoti tāds interesants sižets tur ir, jo tajā laikā mēs vienkārši redzam to nelielo jau pārmaiņu uz aramiešu valodas no ebreju valodas. Un tur ir tāds sižets. Tā, tas ir 18. nodaļā. Un tad
Tad ebreju tie ierēģi atbild. Tad Elikims, Hilkie dēls un Šebna un Joaks sacīja Šakam: lūdzu runā ar saviem kalpiem aramiešu valodā, ko mēs saprotam, bet nerunā ar mums visai tautai uz mūriem dzirdot jūdu valodā. Ja, runā ar mums aramiešu, viņi negrib arī, lai pārējie sāk bailīgi palikt, runā ar mums, runā ar mums labāk aramiešu. Bet viņš turpināja, tas ienaidnieks, runāt jūdu valodā, lai tie ebreji vispār nobītos. Ja, bet viņi saprata jau, mēs varam redzēt pēc tā notikuma, kad ebreji ļoti labi saprata arī aramiešu valodu. Tad divas valodas jau saprata, bet aramiešu, par cik viņa bija liela impērija, viņa jau iekaroja Samāriju, viņi jau noteica to toni, un Samārijā jau tika ieviesti cilvēki, kas runāja aramiešu valodā. Mazā Jūdejā vēl runāja ebreju, bet Samārijā, un tur, kur Galilejas ezers un tālāk jau aramiešu. Ja, jo tālāk mēs ejam Babilonijas gūst 589. gads, kad mēs redzam, kad Nebukadnecers ar vairākiem piegājiem paņēma ebrejus uz tālo Babilonu. Babilona, tur oficiālā valoda arī palika aramiešu valoda. Un mēs redzam pēc Bībeles tekstiem, kad Danielam un viņa draugiem lika mācīties aramiešu valodu. Un tad, kad mēs lasām Bībeli oriģinālā, tad dažas nodaļas no Daniela grāmata arī ir aramiešu valodā. Viņš runāja vēl ebreju valodā, bet kaut kas jau pierakstīts aramiešu valodā, jo tā ietekme tiešām bija ļoti milzīga. Ja? Milzīga, un arī Ezras grāmatas, par cik Ezra arī nāca arī bija Babilonijas trimdā, arī Ezra ir uzrakstījis savas grāmatas ne tikai ebreju valodā, bet arī aramiešu valodā. Dārijs, pēc tam Babilonijas impēriju nomaina Persijas impēriju, un Dārijs viņš pasaka, ka aramiešu valoda tik forša, viņi mums arī paliks par oficiālo valodu. Un arī Dārija vadītajā impērijā aramiešu valodu nostiprinās kā pamatvaloda, tā skaitā arī Izrēlā. Un tad ir ļoti labs apraksts no Nehemijas grāmatas. Tūlītās, kurš zina, kur atrodas Nehemija? Nehemijas grāmata. Bībele visprecīzāk atbild. Un Nehemija, viņš bija tas cilvēks, kurš no Bābeles, viņš atnāca uz Jūdeju, lai atjaunotu kalpošanu Dievam. Ja? Un ko viņš raksta? Tajās dienās es redzēju arī jūdus, kas bija aprecējuši ašdodiešu, amoniešu, moabiešu sievas. Viņu bērni runāja pa pusē ašdodiski, un viņi neprata runāt jūdiski, bet prata tikai citu tautu valodas. Ja? Tātad, kad jau šī periodā, ja, tas ir šīs gads, 539. aptuveni, tad, kad atnāk uz Izrēlu jau Nehemija, viss ebreju valoda vairs nav noteicošā. Ja? Nesaprot. Viņi jau prot tikai tā kā Asīrijas impērijā runāja, Persijas impērijā, viņiem prot tikai aramiski runāt. Un tad, kad atnāk pēc tam Aleksandrijas karavadonis Aleksandrs Lielais, 331. gadā viņš uzvar Persiju, tad visā šī reģionā un ieskaitot arī Jeruzalemi nostiprinās blakus aramiešu valodai grieķu valoda. Grieķu valoda nostiprinās diezgan tādā vardarbīgā veidā. Ja? Viņi atnāk un ar visiem saviem tempļiem viņi atnāca, ar kultūru, ar valodu. Un tāda 2500. gadu daudzi jūdi dzīvoja Afrikā, Aleksandrijā, kas nosaukt pēc Aleksandrijas ķēniņu vārdu. Un viņi vairs neprata lasīt Bībeli ebreju valodā. Un viņi pārtulko viņu Septuagintā grieķu valodā. Ja, tāpēc tas ir pirmais tulkojums, kas parāda, ka mēs šeit vairs neprotam ebreju. Viņi mums ir ļoti maz, kas prot. Labāk mēs pārtulkosim grieķiski, lai visa tauta prot runāt. Ja? Un tādā veidā grieķu valoda nosiprinājās šī reģionā.
Tā, tagad mēs ejam pie manas lekcijas. Tas bija ievads. Tagad tiešām kā runāja Jēzus. Ja? Tagad tiešām kā runāja Jēzus. Jums ir vēl nedaudz pacietība? Labi. Tātad, Romas impērijas laikā piedzima Jēzus. Tas, kas jums ir jāsaprot, ka šī laikā, tad, kad Jēzus piedzima Jūdejā, te mazajā Jūdejā, Jeruzalemē, Galilejā, runāja 4 valodās cilvēki. 4. Tātad runāja koinē grieķu valodā, runāja latīņu valodā, runāja ebreju valodā un runāja aramiešu valodā. Un tad, kad zinātnieki šodien pēta vēsturi un visu kultūru vēsturisko aspektu un jaunoderību grieķu valodā, viņi saprot, un tā ir viņiem absolūti patiesība, un viņi viens otram to saka, ka tās ir hipotēzes un tās ir teorijas par to, ka kura tad valoda ir tā dominantā. Mēs nevaram, mums nav vairs tās zināšanas, jo mums pats Bībeles teksts nepasaka, ka Jēzus savus prediķus teica ebreju valodā. Mums nav tāds teikums saglabājies. Ja mums būtu, mums ar to pietiktu, bet mēs to nevaram tā saprast, kādā Jēzus valodā runāja, bet mēs to mēģināsim bišķiņ tajā lietā paskatīties. Un, protams, kad to kura valoda dominēja tajā Jēzus laikā, nosaka pēc to, kādi uzraksti bija uz pieminekļiem, kādā valodā vēstules tika uzrakstītas, pēc ļoti daudziem tādiem parametriem. Ja? Tātad Jēzus zināja un runāja un rakstīja ebreju valodā. Tātad kultūra vēsturiskais fons. Tātad vēl pirms Jēzus radīšanas bija tāda esēņa, jeb kumrānas kopiena, viņi atdalījās no pārējās ebreju tautas, viņi bija tāda sekta, un viņi runāja, rakstīja ebreju valodā. Un arī tekstus viņi saglabāja ebreju valodā, kumrānas teksti, kuri zina, kas tika atklāti 1947. gadā, viņi ebreju valodā sarakstīti, un tas ir Jēzus laikā. Tātad ebreju valoda rakstiskā viņa bija dzīva, tad, kad Jēzus bija staigā pa šo zemi. Tad arī, kurš zina tādu vēsturnieku Jāzeps Flavijs? Dzirdēts. Arī dzīvoja Jēzus un Pāvila laikā, un viņš saka, ka mācīties grieķu valodu ebrejiem tas nelikās tāds, kaut kas aizraujošs. Viņš saka, es pats arī nemācījos, un ja kāds ebrejs zināja 2 valodas, tad uz viņu ļoti aizdomīgi skatījās. Tā vēsturnieks teica, ja? Viņš no viņa teiktā arī mēs redzam, ka ebreju valoda tika runāta un godā turēta. Ebreju, tad, kad mēs esam jauno derību, daudzi vārdi no ebreju valodas, viņi ir jaunajā derībā, viņi vienkārši skan, kā sātans, amen, mamona, sabats. Ja? Viņi skan Jēzus vārdos, spriedumos, tas viss nāk no ebreju valodas un kultūras. Tad Jēzus 12 gadu vecumā Jeruzalemes templis bija un jūdu sinagogas Izrēlā bija vieta, kur dievkalpojumi notika un Tora lasīta ebreju valodā. Ārpus Izrēlas Jēzus laikā. Šeit bija sinagogas, šeit Aleksandrijā sinagogās lasīja grieķu tulkojumu. Viņi ebreju nesaprata, viņi bija helenizētie jūdi, viņiem ebreji bija otra valoda. Bet pašā Jeruzalemē un ap Jeruzalemi Jēzus ar viņiem strīdējās ebreju valodā. Ar augstiem priesteriem, ar raksturmācītājiem. Tur ebreju valoda, tā bija tā valoda, ar kuru Jēzus jau 12 gadu vecumā pazina. Jēzus sludina Nāceretē sinagogā. Tas ir, ja jūs gribat detalizēti saprast, kā tas viss process notika, tas ir viens no retajiem pats labākais piemērs, kā notika Jēzus laikā dievkalpojums sinagogās. Tur rakstīts, kurš apsēdās, kurš viņam padeva tīkstokli, kurš lasīja, pēc tam no Jēzus paņēma to tīkstokli. Tur tas process ir aprakstīts. Bet tas kas griezās tiem klausītājiem ausīs, viens no variantiem varētu būt, kā Jēzus to tekstu, ko viņš runāja, kā viņš viņu
un salika kopā no Jesajas grāmatām. Jo viņš tiešām tā kā eksperts salika no vairākām, un viņš teica šādus vārdus. Ruach Adonai, Nahem alai Jān, Mashach Adonai, Oti levasar anahim, Shelachani likro lishuhum, Deror, Pehach kochach, Vjalach recuvim. Tas ir kunga gars ir uz manis. Un viņš lasīja ebreju valodā. Bet es piekrītu, ka tas tulkojums, pēc tam viņam bija, viņš piecēlās un skaidro tos vārdus. Es piekrītu, ka viņš varētu būt gan tā, gan ebreju, gan aramiešu valodā. Bet tad Jēzu vienkārši izzina no turienes ārā. Bet tas dievkalpojums Nacaretē, viņš bija, tur viss, teiksim, parāda, ka tas bija ebreju valodā, tā konstrukcija un kā tas tiek pasniegts. Tad trešais Jēzus raksta ebreju valodā, 8. nodaļā. Ja Sātanam un ebrejiem neizdevās Nacaretē Jēzu apstādināt, tad 8. nodaļa vispār liekas, ka viņam Jēzum vairāk nav kur sprukt. Tas notikums, kur vienkārši Jēzu paši varēja nomētāt akmeņiem, kur pagrieziena punkts, kur viņš varēja palikt viens pats ar visu savu mācību, ar visu savu domāšanu, uztveri, mīlestību, viņš nevienam būtu vajadzīgs. Tas bija, un latviešu valodā arī izlaists viens pants, kur rakstīts, kad farizēji atnāca viņu kārdināt, apsūdzēt. Tas latviešu arī tulkojumā izlaists, bet tas parādās citos tulkojumos. Un tad pie viņa atnāk tie 8. nodaļā pie tempļa, un viņi saka, mums apmētā to sievieti. Mums apmētāt? Jēzus saka par mīlestību runā. Mīliet savus tuvākos, piedodiet. Un tagad, klausieties, ja Jēzus teiktu jā, un viņam bija jāsaka jā, jo Mūzus tā teica, tādu sievieti apmētāt. Viņa teica, ko Mūzus raksta, apmētāt? Ko Jēzus varēja pateikt? Jā, Mūzus tā rakstīja. Ja Jēzus mutiski būtu pateicis vārdiņu jā, sieviete būtu līdz, viņa tiktu apmētāta momentāli akmeņiem. Viens vārds no Jēzus. Jo viņi skatījās uz Jēzus kā vienu no rabīniem, viņi apmētātu, viņi tur negaidītu. Visa pārējā tauta, viņi vienkārši aiziet prom no Jēzus. Jēzus, tu mums sludināji par mīlestību, par piedošanu. Tu esi tāds pats kā viņi. Tātad, otrkārt, ja Jēzus pateiktu, nē, Jēzu, ko tu ej pret Mūzu? Ko tu ej pret bauslību? Viņi atnestu no jebkurus manuskriptus. Redzi, visur teica Mūzus. Un tauta arī redzētu, ka Jēzus teiktais nē, atšķirās no tā. Jēzus bija strupceļā, viņi gribēja iezēt, bet jūs saprotiet, mēs būtu strupceļā, bet Jēzus nekad. Viņš gudri noliecās, un viņš raksta tādu atbildi. Tad mēs mēģinātu sakopot visu savu zināšanas, ko lai saka, varbūt jā, varbūt nē, nenomētēt, mēs kaut ko droši vien kā runātu vai aizbēgtu. Bet, saprot, šeit ir tā gudrība 8. nodaļā, kad viņš noliecās, un viņš pie tempļa rakstīja. Un viņš droši vien, kad visiem tiem zinātniekiem raksta ebreju valodā. Un tas jautājums, kurš no jums zina, ko Jēzus rakstīja? Labi, visi pēta to, ko viņš tur rakstīja. Visi pēta. Bet ir, kad viņš rakstīja vārdu piedošana, viss kaut kāds, bet mēs varam, kad mēs ar Jēzu runājamies, mēs varam Jēzum paprasīt, vai varbūt kādreiz atklāsies, ko tu teiksi, varbūt mums debesīs atklāsies. Tas nav svarīgi. Svarīgākais, ka to sievieti nenometa. Bet tad, kad mēs lasām grieķu valodā, tas pats process, viņš noliecās, un viņš noliec arī galvu. Un viņš saka, kurš bez grēka, tas lai sievieš. Jūs sakat, kāds viņam ir spēks, kāda viņam ir autoritāte, kad viņš noliecies pret tiem vīriešiem, kuriem ir akmeņu rokās, kuri ir vardarbīgi, kuriem siekalas tek, lai to sievieti nomētātu, un lai Jēzu vienkārši padzītu no Izraels. Viņš pat uz viņiem neskatījās, viņš vienkārši rakstīja, kāds mūsu kungam spēks. Kāda viņam ir autoritāte?
Viņam nebija jāskatās un jāgaida, man kāds akmens lidos. Nē, viņš zināja, kas viņš ir, un viņš rakstīja vienkārši. Tas sižets, un viņš mācīja rakstīt ebreju valodā. Pat dodiet godu mūsu kungam, kad arī tā sieviete palika dzīve. Tātad Jēzus valoda, kā daudz pētnieku uzskata, tā dzimtā bija aramiešu valoda. Tā bija galvenā saruna valoda starp vienkāršiem cilvēkiem mājās. Galilejā, Jūdā, Samarijā. Tad, kad Jēzus ieraudzīja to naudas monētu, kuru iemeta tā nabadzīgā sieviete naudas krātuvē, tas bija aramiešu valodā. Ja, kaut kas liecina, ka tā bija tāda dzīva valodas ar parastiem iedzīvotājiem. Un tika atrasts arheoloģiski arī Jēzus brāļa kaulu palieku tāds kambaris, ososvārs, kur uzrakstīts aramiešu valodā Jēzus dēls, Jēzus brālis. Un man ir vairākas arheoloģiskās grāmatas, ja, kur visi tie atradumi ir datēti, neapstrīdami, ja, kad tas tā ir. Un vēl par aramiešu valodas lietošanu, ka Jēzus lieto arī aramiešu valodu, ir mums, kad tie izteicieni no Jēzus vārdi, kas mums pieminēti, ka viņš bija uz Golgātas krusta Eloi, Eloi, lama zapaktani, ja? Tas ebreju valodā tas kā elo būtu, vai savādāk, bet Eloi, Eloi, tā nāk no aramiešu valoda. Talita kūmi, celies meitiņ. Jā, tas arī ir aramiešu. Aba, tēvs, arī no aramiešu. Efata, atveries, ja? Acis atveraties, efata. Ko tas mums saka, ka tad, kad evaņģēlisti pierakstīja evaņģēlijus, tad viņiem tie droši vien, ja, ka tie izteicieni, kā Jēzus tajā brīdī runāja ar parastiem cilvēkiem ties dialogos, ka viņi atcerās tos ebreju izteicienus, ja? Ka viņš tieši, ne ebreju, bet aramiešu, ka tieši Jēzus aramiski ar viņiem runāja. Un aramiski teica tos vārdus. Efata, Eloi, Eloi, lama zapaktani, ja? Ka tas viņi vienkārši, es gribu šito aramiešu atstāt. Un tad viņi mums atstāja. Blakus grieķu valodā viņi atstāja, kad Jēzum bija šie izteicieni un šīs sarunas arī aramiešu valodā. Apustuļu darbi 26:14. Pāvils dodās uz Damasku. Jēzus viņu apsādina. Un tur rakstīts, kādā valodā Jēzus ar viņu runāja. Jūs esat piefiksējuši. Jēzus ar viņu runāja ebreju dialektā. Tur rakstīts, oriģinālā apustuļu darba rakstīts hebreji dialektoi. Ja? Ebreju dialekts, tas ir tā kā aramiešu valoda. Labi, mēs varam atstāt ebreju, bet tas daudz tomēr uzskata, ka tas tūk precīzāks, kad Jēzus ar viņu runāja aramiešu valodā. Ja? Tad tas arī aspektiņš, kas atklājās apustuļu darbos. Un vēl pēdējais punktiņš. Jeruzalemes iedzīvotāji runā aramiešu valodā, apustuļu darbi 1.19. Halkedama. Tad, kad jūda nozdeva Jēzu un viņi par to, augstie priesteri par tiem 30 grašiem gribēja ierīkot kaut kādu tur apbedīšanas vietu, kaut kur pie Jeruzalemes. Tad viņi nosauc to vārdā Hakeldama. Un tur rakstīts, kā tādā valodā, kādā runāja iedzīvotāji. Ja, tad aramiešu valoda bija tā runas valoda, kādā tajā vietā runāja. Tad, ko mēs jau zinām, kādās Jēzus valodās runāja? Ebreju un aramiešu. Tā, 10 pagaidām, draudze, turamies. Es šeit esmu pielicis, kad, teiksim, tādu teiksim, kad pētā teoloģijā, tad ir ievads jaunajā derībā, ja, kur tie jautājumi tiek izvirzīti. Un tāds Teodors Cāns arī viņš ir runājis par valodām, kādas tajā laikā lietoja manās rokās, ir arī viens izcils zinātnieks Grehams Mahens, kurš arī ievada jaunajā derībā, vienkārši paskaidro to kultūru vēsturisko vidi. Ja tās ir studijas, kur tu vienkārši studē vēsturi, studē tos apstākļus, kādos Jēzus un Pāvils dzīvoja. Ejam tālāk.
Oh. Grieķu valoda. Tas ir viens no maniem mīļākajiem slaidiem. Jēzus apsēdās svētā kalna pakājē. Jēzus apsēdās, uzlūkoja tautu un teica: Makarioi hoi ptohoi toi pneumati, hoti auton estin ho basileia ton oiranon. Svētīgi garā nabagi. Jā, nākošais. Svētīgi makāroi hoi pethoites hoti autoi paraklēthes sontai. Svētīgi. Abēdinātie, jā, jo viņi tiks iepriecināti. Makarioi hoi praeis, hoti autois kleronomēsusin ten gen. Svētīgi lēnprātīgie. Ja, un pēdējais, makarioi, makarioi hoi peinontes, kai difontes, kai dikai sūsenen, kai hoti oitoi, tā pasīsimies, kāds man te grieķu valodā tas vārdiņš, dikai ūsunen. Svētīgi, kas ir izslāpušie un izslāpušie pēc patiesības. Tie tiks paēdināti. Tā. Tad, kad mēs paskatāmies grieķu valodas to struktūru, kad ļoti daudzi tie apzīmējumi, ka šeit veidojas tāda dzejnieciska, tāda tā kā sintakse, ja, un to nevienā citā valodā nevar pateikt, kā tikai ebrejski, kad tie apzīmējumi, kad tie cilvēki, ko ies apzīmē, viņi sākušies ar vienu un to pašu burtu. Un, protams, kad Jēzus par tiem 3 gadiem viņš varēja vairākās reizes runāt tajā kalnā, bet viena no reizēm droši vien, ka bija grieķu valodā. Ko mums tas dod, kad evaņģēlistim, tad, kad viņi rakstīja evaņģēlijas, ka viņiem nevajadzēja izdomāt, viņiem nevajadzēja prātā pārtulkot daudz vārdus, bet ka viņi bija dzirdējuši. Gan kā Jēzus runā ebreju valodā, gan kā viņš runā aramiešu valodā un tagad grieķu valodā. Kuram no tas ir atklājums? Ka Jēzus runāja grieķu valodā. Ai, nē. Tā. Grieķu valoda tajā laikā bija starptautiska, ja? Ja aramiešu valodā vairs nebija tāds starptautiskais zīmols, viņi tikai ebreju teritorijā vēl runāja, tad grieķu valoda viņi gāja tālāk. Un jo tuvāk Jeruzalem, jo tuvāk bija pie Galilejas, jo šeit vairāk runāja grieķiski. Ņemot vērā, un mēs varam arī saprast, ka Andrejs un Filips, ja jūs mācāt, tie grieķu valodas vārdi. Viņi auga grieķu vidē, mācīja grieķu valodu, grieķu pilsētās. Ja kādā valodā ir Pāvils? Pāvils, kas pa vārdu, no kurienes viņš nāk? Sauls? Kas tas pa vārdu? No ebreju valodas, no latiņu? Labi. Jāstudē. Es jums pārbaudīju, ka mums ir jāstudē Bībele. Jo Pauls, viņš nāk no vienas valodas saknēm, Sauls, viņš nāk no citām. Ja to mēs pasudēsim stiprāk uz 3 stundām nākošo reizi. Labi. Tā. Tātad mācekļi bija no grieķu vides. Dekabole, grieķu kultūras vide. Jēzus bieži šeit sludināja pie Galilejas ezera. Tur, kur arī viņam atnāca kapos tas cilvēks, kas bija ķēdēm saķēdēts, tas nāca no Dekabolas. Šī pilsētā šobrīd, protams, ir drupas, bet vēsturiski tie bija dzīvi grieķu kultūras centri ar visiem saviem demoniem, upurēšanām, teātriem un izdarībām. Dzīvi centri, kuri runāja grieķu valodā. No Aleksandra lielā laika palikuši 10 pilsētas, pie kurām Jēzus ļoti tuvu pienāca klāt. Un tad, kad mēs lasām Mateja evaņģēlija 4.25, Mateja evaņģēlijas 4.25, kurš arī atrodas Bībelē, kā man te teica. Tad tur rakstīts tā.
Un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapolas, no Jeruzalemes, no Jūdejas un no viņa puses Jordānas gāja viņam pakaļ. Jēzus, viņa pieturpunkta pēc Nāceretes bija Kapernauma, tepat Kapernauma, šeit pie Galilejas ezera. Kapernaumā Pēterim bija māja, šeit ir Pētera māja Kapernaumā, pie paša Galilejas ezera. Šeit vēsturiski ir bijusi ostas vieta, kur viņam laiva stāvēja un tīkli stāvēja. Šeit tālāk sinagoga. Un Pēteris atļāva meistaram palikt viņa namā Kapernaumā. Un mēs bieži lasām evaņģēlijos, kad tā bija Jēzus pilsēta. Un šeit notika ļoti lieli pasākumi. Un pie viņa nāca no visiem šiem apgabaliem. Arī tie, kas runāja un saprata tikai grieķiski. Grieķiem nevajadzēja zināt ebreju vai aramiešu valodu. Viņi zināja grieķu valodu, bet viņi nāca pie Jēzus, zinādami, ka viņi kaut ko sadzirdēs grieķiski. Ejam tālāk. Tad 24. pantiņš, es bišķi palaidu garam, Jēzus māja, viņa atradās uz latīniskās valoda Via Maria ceļa. Tur netālu gāja jūras ceļš, kas savienoja tirzniecību ar šeit dzīvis pārdeva un kaut kur tirgoja tālāk. Un Jēzus māja bija gandrīz epicentrā. Un tur rakstīts, kad viņa slava izpaudās pa Sīriju, un pie viņa atnesa visus neveselus, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus, vēlna apsēstus un mēnesi sardzīgus triekas ķertus, un viņš dziedināja. Jēzus pie Pētera mājas noturēja dievkalpojumus, bet tie tirgotāji, kas nopirka no Pētera zivis, vai no viņa tiem kompanioniem, kas tajā laikā tirgoja. Viņi aizgāja uz Sīriju un pateica, tur ir viens sludinātājs, kas dziedina. Un no Sīrijas, no tālākiem apvidom, kas vispār nerunāja ebreju valodā, devās pie Jēzus uz šejieni. Davai dziedini mūs. Un Jēzus visus dziedināja. Halleluja. Ejam tālāk. 7. nodaļa, tu itās jums skepse par to, ka Jēzus zināja grieķu valodu, nozudīs. Uz visiem laikiem. 7:35. Un tam arī jāatrodās ir kaut kur Bībelē. Tā Jāņa 7:35. Un tad Jūda sacīja citam, kur viņš grib iet? Vai tik, ka mēs viņu nevarētu atrast, vai tik viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem un mācīt grieķus? Mācekļi. Saprot, ka Jēzus tūlīt nozudīs. Bet Jēzus viņam saka, ka es eju uz Golgatas krustu un tad pie tēva. Mācekļi saprat, ka viņš tagad dosies kaut kur uz Dekapoli, kur viņiem tā kā, pēc ticības viņi nevar iet, jo tur viss ir apgrēcība. Tu iesi mācīt grieķus? Mācekļi, kā viņš varēja mācīt grieķus? Tikai grieķu valodā. Mācekļi, tātad Jēzus mācīja grieķu valodu. Jēzus mācīja grieķu valodu. Un 12:23. Bet farizēji runāja savā starpā, jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ, bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, bija daži grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Bedzētas Galilejā, un viņu lūdza, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Grieķi. Kam nebija nekāda sakara ar āramiešu, ebreju valodu. Viņi saka, mēs gribam viņu paklausīties. Mēs dzirdējām, ka viņš kaut kur tajā svētību kalnā ļoti skaisti grieķu valodā runā. Un tā grieķi nāca pie viņu. Grieķi. Eģiptieši, ne grieķi. Tā. Un tad arī tie, kas, viņš tā arī Pilāta priekšā, Jēzus. Un, ja tur nebija tulka, tad viņš ar Pilātu runāja grieķu valodā. Latīņu, jeb Nērona ieceltā administrācija, viņa runāja latīniski savā starpā, bet viņi varēja arī apspriesties grieķu valodā, ko nē. Un iespējams, kad ar Pilātu, Jēzus, ka bija divatā, viņš runāja grieķu valodā. Pilāts nezināja ne aramiešu, ne ebreju valodu. Jēzus latīņu valoda.
Ko mēs šodien pa Jēzus neuzinām? Jēzum parāda dināriju. A dinārijas kādā bija valodā? Latīņu valodā. Tiberijus Cēzars 2, Annika salīdzinājumā un Filijus arī saīsinājumā Augustus. Tiberijs Cēzars dievišķā Augusta dēls. Ja šito parādīja, šo te dināriju. Un ko Jēzus teica? Jēzus teica, kā attēls un kā uzraksts. Viņi varēja sākt strīdēties. Jēzu uzraksts nav tāds. Bet ja Jēzus zināja, viņš arī pateica, kā uzraksts. Viņš bija gatavs iet uz dialogu. Es māku lasīt latīniski. Ja? Cik daudz, protams, kad latīņu valodu viņš mazāk izmantoja. Iespējams, kad cik Pāvils bija romietis un stāvēja Nerona priekšā, vairāk zināja, un viņš bija Romas impērijas, tas pilsonis latīņu valodu, bet Jēzus kaut kādus uzrakstus, kaut ko Jēzus mācēja pateikt vai izlasīt arī latīniski. Latīņu valoda bija tajā laikā populāra starp karavīriem. Iespējams, kad Jēzu tur sita un smējās par viņu, karavīri savā starpā latīniski runāja. Un arī Cēzarejā, tur, kur Pāvils tika ieslodzīts cietumā, vienā no šīm daļām, un šī pilsēta bija tā kā tam Poncija Pilātam rezidents, viņš atbrauca šeit atpūsties. Tad nesen pagājušajā gadsimtā tika atraksts piemineklis, kas apliecina, kad viss šis ciemats, kad Pilāts, latīņu valodā, ka Pilāts to bija cēlis imperatoram par godu. Latīņu valoda viņa bija tajā laikā arī tā sabiedrības sastāvdaļa. Tad, kad mēs paskatāmies uz Golgātas krustu, tad tur arī uzraksts bija rakstīts 3 valodās, ko cilvēki rakstīja tajā laikā. Tas krusts, iespējams, kad bija varbūt nedaudz augstāks par šo vietu, viņš nebija uzcelts ļoti augstu. Un tad tur bija rakstīts Ješua, kas mums tur ir tālāk, Nazaren, tas ir, tā kā tas, kas parāda, ka tas vārds, ka kaut kas noteikts, kā Nazarena, Melech, tas ir ķēniņš, Melech, Judah, ja, Jūdas ķēniņš. Ebreji no šitās puses lasīja grieķi Jesusho Nazarejusho Basilejus ton Judajon. Jēzus Nācerietis, Jūdu ķēniņš, un tāpat arī latīniski Jesus Nazarēnus Rex Juderum. Ja, tad Jēzus. Un tikai tas viens iemesls, kāpēc tie augstie priesteri sašuta, noņem šo uzrakstu, vienkārši pārtaisi, jo tāpēc, kad viņi izlasīja pirmos, viņi arī tā bieži lasīja, tas ir kad ņemot pirmos vārdus no šiem burtiem, no vārdiem 4, iznāk Jahve, ka viņi savu to dievu, kam viņi tā kā domā kalpodami, ka viņi sit krustā, un tāpēc viņi teica, nodzēs, pieraksti, vai šeit kaut ko klāt, vai šeit, jo tas viņiem griezās, tas ebrejskais acīs. Un tā. Sagriezīsim tā, mēs šito te. Marutiņ, tas bija domāts, Bet jā, filmēs un atcerēsies, Marute ļoti skaisti nozīmē Vīza Pau. Pilnīgi vienreiz. Vienkārši es pirms dievkalpojumu jūtu, arī, ka gatavojos, es domāju, to tā kā pieminēt, bet tas vienkārši pie tās
pie tām studijām un pie tā dziļāka Bībeles teksta izpratnes, nu, tā kā pieder. Un es, jā, pēc apustuļu darbiem es grieķu valodā sāku lasīt Jāņa vēstules grāmatu. Mēs jau ejam uz nobeigumu. Un 19. lapus pusē, protams, es grieķiski daudz ko nesaprotu. Un es tā sāku atcerēties, ko es mācījos un iemīlēt tos izteicienus un to atmosfēru. Un tad tur parādās viens tāds vārdiņš. Hizapoi. Un tad tev jāmeklē, huzapoi, kas tas tāds. Jā, daudz, kas tev tur saprotams, huzapoi. Un tad tie, kas vēl paralēlis ar notikumiem Golgātas krustā, viņi saka, ka kaut kas notika Eksodus grāmatā, tad, kad Izraēla taisījās iet ārā no Ēģiptes. Tad uz durvīm bija nokautais ķērs un viņa asins. Viņi ņēma viņu uz kā? Īzapu, jā. Tas ir augsts, tieši tā kā marutā. Uzzīmē zilā krāsā un jā, viņi varētu būt visādākā krāsā, ja tur ņemot saules faktors un tā. Un apsmērēja durvis, tieši tā kā Dievs bija pavēlējis, ņemiet īzapu un ar asini iemet asinīs un apsmērēja. Un līdz ar to nāve un nāves eņģelis pagāja garām. Golgātas krustā mēs arī bieži vien, mēs mums paies visa mūžība, kāpēc mēs sapratīsim, kāpēc tam bija jābūt, bet es arī nekad dzīvi vairāk neieraudzīju tajā sižetā izotopu. Un tur rakstīts, tur pieminēts izotopa, tas pats branch, jeb zars, stumbrs. Viņš, protams, nav viens no stiprākajiem. Kā Jānis to ieraudzīja, vai iespējas tam atklāja, jeb viņš bija tik tuvi ieraudzīt, ka tas bija īzops, ja. Tur rakstīts, kad Jēzus mira jau, un Jēzus saka, man slāpst. Un tad Romas zeltāts paņem ne visu īzopu, jo viņš neizturētu, viņš ir diezgan lodīgs materiāls, bet viņš paņem šo kārtiņu un tad iemērts kopā ar kaut kādu, kas viņam tur bija tā kā suseklis, kaut kas, ar ko viņi tā kā piesprauda klāt. Tur rakstīts, iesprauda iekšā tajā alkoholiskajā tajā etiķī un pasniedza Jēzu. Jūs saprotiet, te jau te Jēzus un šis šizets parāda, ka viss tas, kas ir bijis vecajā derībā, kā Dievs pravietoja, runāja par savu dēlu, ka visi tie jēri, ka viņa tā nokaušana, tā atbrīvošana, tā iziešana, tā glābšana, ka viņa visa tiks piepildīta jaunajā derībā. Un tieši ar šo īzapu, tad, kad tas zeltāts pielikā pie mutes, jeb šim dieva jēram, tajā laikā tiem jēriem, tagad dieva jēram pielika, un arī pie krusta, pie koka, apzīmēja, kad visi tie, kas caur šo jēru ticēs Dievam, ies caur šīm durvīm, jo ies ir durvis, tie tiks glābti, pasargāti, dziedināti. Bet, jā, tas ir sižets, kas tev nāk, ka tu ļoti dievbīgi un ļoti,
tā detalizēti un lēnām lasi Dievu vārdu. Tās niansīs, kas varbūt tev gadiem nav atklājušās. Un es ar jums šodien tikai padalījos ar to, kas man ir atklājies un kas man ir daris. Un paldies tev, Jēzus, par Golgātas krustu, es visai bieži, tad, kad es ieju veiklā, ja es 6 stundas karāju, vai tu varētu apģērbties. Tad, kad tu nopērci garšīgākos ēdienus, garšīgākos dzērienus, viņš 6 stundas viņam bija siekalas mutē. Viņi tur vardarbīgi izturējās, piedāvāja vardarbīgi alkoholu. 6 stundas. Tu šodien vari iet veikalā un nopirkt to, ko tev gribās. Vienmēr atceries par to, kāda cena tika samaksāta, lai mēs piedzīvotu to, kas mums ir. Tā ir viņa žēlastība. Un piecelsimies kājās. Un tad, kad Pāvils tajā rakstīja jauno derību, viņa rakstīja grieķu valodā, viņa rakstīja ar manuskuļiem, ar tādiem drukātiem burtiem, un tad, kad arī Galatiešu vēstulē viņš pēdējā nodaļā saka, redzi, ar kādiem lieliem burtiem es rakstu. Tur lieliem burtiem, jā. Viņi rakstīja lieliem burtiem ar 9. gadsimtu. Rokraksts pamainījās, un tur un tad tie vairāk, teiksim, skaitās kā minuskuļi ar maziem burtiņiem, tur vairāk varēja sarakstīt. Un mums šodien mums ir, mēs varam 100% apgalvot, ka tas teksts, ko mēs šodien lasām, kad mums ir oriģinālais teksts, kā to apustuļi mums nodeva, tādi ir tūkstošiem, atšķirās mazās niansēs. Tur, kur viņi atšķirās, tad mums Bībelē viņi ierakstīti ir iekaviņās. Es arī nepiekrītu, ka jaunajā tulkojumā viņi izņemt ārā pie kaut kādām diskusijām vai, kad es pats pētu, es viņus atstātu iekšā, zinot, ka daudzi tūkstoši vienkārši nodedzināti. Tikai ap 3. gadsimtu, tad, kad atnāca imperators Konstantīns, viņš teica, labi, nevajag dedzināt nekādus kristiešu rakstus. Līdz tam jau viss jau tika iznīcināts un dedzināt, tāpēc vēl jau visu kaut ko var atrast. Bet tas, kas mums ir, caur dažādiem avotiem mēs varam saprast, tas teksts, kas mums ir, Dievs ar visādiem apstākļiem, zemestrīcēm, kariem, sliktiem imperatoriem, viņš ir saglabājis priekš mums, kam 2000 gadi šķir no tiem notikumiem. Par to, Jēzum, paldies. Aleluja. Aleluja. Ke prabasaka le rebeshikiteria. Probosotolo rabasaka la brabasata la rabashikiteria. Probosotolo le brabasata le rebeshikiteria. Probosotolo roboshikitera brabasata la rabashipiribara la rabashikiteria. Probosotolo roboshikiteria tera bregla brabasaka la rabasi. Kungs, es tev no visas sirds pateicos par šo privilēģiju būt dievkalpojumā un būt kopā ar draudzi. Un kopā ar draudzi runāt par tevi un stāstīt par tevi, par tiem piedzīvumiem, kas man ir tad, kad es lasu un studēju tavu vārdu. Es tev pateicos tev par visiem tiem mācību spēkiem, kas ielikas to mīlestību vai to izpratni pret šīm valodām, kad mēs varam arī iepazīt tevi tajās valodās, kādās tu runāji, kādās runāja apustuļi, un kad šī pasaule viņa atklājās krāsaināka, bet arī par latviešu valodas tulkojumu paldies. Paldies tev par glika tulkojumu un par visiem pāriem tulkojumiem, kur cilvēki dievbīgi nāca klāt, lai nodot mums tavu vēsti. Jēzu, paldies tev. Blasata la braba shikiteria. Probosoto la brabasata la brabasakatalara.
Probosotoli ribishikitala brabasatale brebesikiteria terabroblesseteleria. Krabrabasatala brabasatala brabashikiter brebesikiteria. Probosokotoloria. Es lūdzos, lai šī gadā, lai mēs esam tā draudze, kāda ir apustuļu darbos 16., 17., 18. nodaļā, Berojas draudze, kur viņi ikdienas pētīja rakstos, vai tā tas ir. Es gribu, lai mēs būtu tā kā Berojas draudze šī gadā, kad Tavs vārds, viņš ir centrālais mūsu dievkalpojumos, lai Tavs vārds ir centrālais mūsu brīvajā laikā, lai Tavs vārds ir centrālais mūsu sarunās, lai Tavs vārds ir centrālais, kungs, mūsu domāšanā, teoloģijā un mūsu pasaules uzskatā. Mēs tā pateicamies Tev par Tavu vārdu. Atklāj mums Tavu vārda dziļumus, atklāj mums Tavu vārda patiesību. Jēzus Kristus vārdā, tas, kas tur var atklāt visi šie dimanti, visi šie kristāli, šie dziļumi, dārgais Jēzu. Jo tad, kad mēs turam rokā šo zīmēto, Maruta zīmēto izopā augu, mēs tikai attālu, kungs, varam. Un tad, kad mēs pārdomājam šo Golgātas krusta sižetu, kā tu to visu vadīji, jo ne Romas zaldāti neviens jau nezināja par tiem pravietojumiem un kā visam ir jāpiepildās, bet viņiem kaut kā tas īzopā zieds puķi tur trāpījās, vai viņi tur viņu noplēsa, vai viņš tur auga, vai viņi iepriekš jau bija sagatavojuši šos kociņus, mēs to nezinām, bet to, ka tu visu valdi, ka tu visu esi tā ietekmējis, kungs. Paldies Tev par to, kas notika Golgātas krustā. Paldies Tev, ka Tu esi tas jērs, kas nomir par mūsu grēkiem. Paldies, ka Tu esi augšām cēlējis un dzīvs. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Ka Tu esi mūs iemācījis ar mūsu skolotājiem, ka mēs varam lasīt Tavu vārdu, ka mēs varam lasīt, Tu nomiri par mums, Tu augšām cēlies par mums. Paldies Tev, un ka mums vēl Tu dod dziļāku izpratni, ka mēs varam kaut ko varbūt vairāk saprast. Dod mums to visu pareizi saprast, pieņemt, studēt Tavu vārdu. Ja mēs kaut kur kļūdamies, dod mums arī šo žēlastību, ka mēs Tavā priekšā, cilvēku priekšā saprotam, tur es kļūdījos, tur es nepareizi domāju, tur es nepareizi mācīju. Lai arī šī spēja mums ir no Tevis dota. Jo Tu, Svētais Gars, esi patiesības gars, kas vedīs mūs visā patiesībā, katrā jautājumā. Un Tavs vārds, viņš ir tik kolosāls, tik mīļš. Halleluja, halleluja, paldies Tev par Tavu vārdu, Bībeli. Mēs studēsim katru dienu, mēs mīlēsim Tavu vārdu, mēs cienīsim Tavu vārdu. Un lai Tavs vārds koriģē mūsu domāšanu, mūsu dzīvi, visu, ko Tu mums esi uzticējis. Mēs stāvam uz Tava vārda pamatiem, kā to darīja Mārtiņš Luters. Uz Tava vārda pamatiem. Tas ir tāds skaistums, dārgums, tāda dzīvība nāk no Tava vārda. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja.